Ja jums ir Bībeles, atšķiriet kopā ar manīm Pāvila vēstuli 1. korintiešiem. Es gribētu šajā vakarā padalīties ar tādām pārdomām, kas mani uzrunāja kādu laiku atpakaļ. Un tā lūdzoties, es saprotu, ka es arī šajā vietā gribētu ar to dalīties. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 9. nodaļa, un tad mēs varētu lasīt lasīsim no 16. panta, kā ieliksim bišķiņ iekšā kontekstā. Pāvila 1. vēstule korintiešiem 9. nodaļa no 16. panta. Jo, kad es sludinu evaņģēliju, tad man nav ko lepoties, jo man tas jādara. Vai man, ja es nesludinātu evaņģēliju? Jo es to labprātīgi daru, tad man ir alga. Bet ja uz pavēli, tad esmu tikai amata izpildītājs. Kas tad ir mana alga? Ka es sludinu evaņģēliju bez maksas un nelietoju savas tiesības, ko man dod evaņģēlijas sludināšana. Jo nebūdams atkarīgs ne no viena, es brīvprātīgi paliku visiem par kalpu, lai pēc iespējas daudz mantot. Jūdiem es tapis kā jūds, lai mantotu jūdus. Tiem, kas zem bauslības, esmu tapis kā tāds, kas stāv zem bauslības. Pats nebūdam zem bauslības, lai mantotu tos, kas stāv zem bauslības. Tiem, kas bez bauslības, esmu tapis kā tāds, kas bez bauslības. Kaut patiesībā nebūdams bez Dieva bauslības, bet stāvēdams Kristus bauslībā, lai mantotu tos, kas bez bauslības. Vājajiem esmu tapis kā vājš, lai mantotu vājos. Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā kādus izglābtu. Bet to visu es daru evaņģēlija dēļ, lai man būtu daļa pie tā. Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu? Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgi. Tātad es skrienu nekā uz ko nezināmu, es cīnos nekā gaisu sizdams, bet es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūstu atmetāms. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev ļoti pateicamies par šo vakaru. Dievs, paldies Tev par to darbu, ko Tu dari šodien draudzē. Dievs, mēs Tev ļoti pateicamies, ka Tu esi tas, kas to tīri. Un paldies Tev, debes Tēvs, ka Tu tīri arī mūs. Mēs gribam būt vēl tīrāki, mēs gribam būt noderīgi Tev, Kungs. Es Tev lūdzos, dārgais debes Tēvs, ka Tu sveitī savu vārdu. Jo Tavs vārds ir patiesība. Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Tavs vārds ir, kas sevi nes šo gaismu un šo spēku mainīt mūsu dzīves. Tāpēc mēs lūdzamies Tev, Kungs. Mēs pazemīgi lūdzam, Dievs, vai Tu nevarētu runāt šovakar, Dievs, ar savu vārdu. Mainīt mūs, vest mūs tuvāk pie Tevis. Un dari, Kungs, mūs par derīgiem traukiem Tavā darbā. Un palīdz arī man, Dievs, šovakar runāt, Dievs, Tavu vārdu. Ja tas nav no manis, tas nav mans, tas ir Tavs un tas viss ir no Tevis. Palīdz man to darīt pazemīgi, Kungs. Es īpaši uzsvaru gribētu likt uz 25. pantu. Un tur apostols Pāvils saka tā, kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā. Viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs neiznīcīgi.
Amen. Un es gribētu uzdot tādu jautājumu. Kāpēc? Varbūt tās tā skaitā arī mēs paši. Kāpēc mēs uz kaut ko, teiksim, tiecamies? Mums ir kādi sapņi, mums ir kādas domas, mums ir ieceres, mums ir mērķi. Un iet laiks, un iet nedēļa, varbūt mēnesi, iet gadi. Bet liekas, ka tie sapņi un viss tas nemazam netuvojās vai bēg no mums, un mēs nevaram noķert. Un nepiepildās tas. Un nesaprot, kāpēc tas nepiepildās, kas notiek, ko mēs darām nepareizi. Es nezinu, vai jūs esat uzdevuši sev līdzīgus jautājumus, kāpēc Dievs nepiepildās tas, un kāpēc tas vai tas. Un es atceros, ka es vienu vakaru es vienkārši lūdzu Dievu, un tā vien likās, ka Dievs deva tādu ļoti skaidru atbildi. Un tā mana atbilde ir šovakar jums, un tā nav mana atbilde, tā ir Dieva atbilde. Tiem, kam ir šie jautājumi, kāpēc es nesasniedzu vai nepiepildu tos, ko seju, vai ka visur gadīties, ja, ka tava dzīve nav pakārtota tam, lai to sasniegtu, lai to piepildītu. Un par to arī ir mana svētruna šovakar. Dzīve, kas ir pakārtota aicinājumam, vai mērķim, vai sapņiem. Un ja man uzdot tev jautājumu, vai tava dzīve ir pakārtota tā, lai tu sasniegtu tos mērķus, lai sasniegtu tos sapņus, kas ir tavā sirdī. Un tas attiecās pa lielam uz mums visiem, un tas neatiecās tikai uz mums kā garīdzniekiem. Tas neatiecās tikai uz kalpotājiem draudzē, tas attiecās uz katru vienu. Tas attiecās arī uz cilvēkiem, kas nepazīst Kristu. Arī viņiem ir sapņi, arī viņi tiecās. Bet bieži vien viņi nesasniedz to, pēc kā viņi tiecās, un tad viņi paliek vecāki, un tad dzimst bērni un tā. Un gribās it kā, lai bērni piepildu to viņu nepiepildātās ilgas aicinājumu, un tā mēs no paudzes paudzē mēģinam kaut ko nodot saviem bērniem, lai viņi kaut ko sasniedz. Jo mēs gribam, lai mūsu bērni sasniedz mūsu nepiepildītos. Bet es ticu ar visu savu sirdi, ka Dievs vēlās, lai tu sapņus sasniedz arī savā dzīvē. Vai tu tici tam? Tev ir kāds sapnis? Sāksim varbūt ar to. Vai jums ir kāds sapnis? Vai jūs piedalieties kādā sacensībā savā dzīvē? Jūs kaut kur esat iekšā, vai ne? Esat, jā? Nu jā. Tad paturiet to prātā. Un ja mēs domājam par apostolu Pāvilu, tad mēs redzam šajos pantos, kur mēs lasījām, ka pirmām kārtām apostolam Pāvilam bija ļoti skaidrs šis aicinājums. Viņam bija ļoti skaidrs, uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Jā. Vai tev ir skaidrs, uz ko Dievs tevi ir aicinājis? Vai tev ir skaidrs, kā tev, kā ticīgam cilvēkam, ir jādzīvo šodien? Vai tev ir skaidrs, uz ko Dievs ir aicinājis savu draugu? Vai tev ir skaidra tā vīzija? Vai tev ir skaidrs tas aicinājums, kas ir tavā personīgajā dzīvē, uz ko Dievs tev aicina? Apostolim Pāvilam bija ļoti skaidrs, kad viņam aicinājums bija mantot cilvēkus priekš Kristus, un to viņš šeit ļoti skaidri pasvītro. Viņš saka, man tas jādara ir. Jā, man tas jādara ir. Jā. Tā ir mana privilēģija un tā ir mana alga sludināt evaņģēliju. Jā. Un apostols Pāvils bija visu savu dzīvi nodevis tam, lai piepildītu šo aicinājumu savā dzīvē. Lai piepildītu to, uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Viņš saņēma šos talantus, ko Dievs viņam deva. Vai tie ir 5 vai 3 vai 1, viņš saņēma viņus. Un viņš aizgāja, lai viņus piepildītu, lai vairot vēl vairāk.
Un tad, kad tuvojās viņa dzīves nogales, tad apostols Pāvils teica, atliek man saņemt kroni, atliek man saņemt vainagu par padarīto. Viņš nedziedāja vai neteica skumīgu lūkšanu Dievam, Dievs piedod, ka visu savu dzīvi esam nodzīvojis tā arī, neko neesmu darījis priekš tevis, tikai tagad šeit uz slimības gultas, es tagad saprotu, ko esmu palaidis garām. Es ticu, tā nav Dieva griba priekš mums, lai mēs tikai dzīves nogalē pēkšņi saprastu, kā vajadzēja dzīvot. Es ticu, ka Dievam ir kaut kas īpašs priekš tevis, kamēr tu vēl esi jauns, kamēr tu esi vēl brieduma gados, kamēr mēs vēl dzīvojam, kamēr elpa mūsos ir, ja, mums ir uzdevums. Un es gribētu tev iedrošināt, noskaidrot šo uzdevumu, cik vien ātri tas ir iespējams. Lūdzu Dievu, meklē Dievu, prasa viņam, Dievs, kas ir mans aicinājums, kas man ir jādara. Es gribu, lai man ir skaidra vīzija, es gribu, lai man ir skaidri šie sapņi, es gribu, lai es būtu skaidrībā par to. Jo, ja man ir skaidrība par tām lietām, ja man ir skaidrs redzējums, lai man ir skaidrs, kur es esmu, kas es esmu, priekš kam es esmu un tā tālāk, tad man būs daudz vieglāk savu dzīvi pakārtot tam, lai es varētu piepildīt to. Bet man liekas, ka daudziem cilvēkiem tā problēma ir tāda, ka viņi grib sasniegt lielas lietas, mēs runājam par lielām lietām, bet mūsu dzīve nav pakārtota tam, lai to piepildītu. Pāvils šeit salīdzina ar sportistu. Es pats esmu bijis sportā ļoti daudz. Ja mēs gribam kaut ko sasniegt, ja es gribu sasniegt labus rezultātus, tad man vajadzēja ļoti daudz strādāt. Man prieks, ka es varēju dzirdēt šodien, ka Agita dalījās to, tas tikai apstiprina, ka svēti mēs netopam vienkārši ienākot baznīcā vai sežot kādam klāt, kurš ir svēts. Tas ir darbs. Tieši tāpat arī sportā, lai sasniegtu labus rezultātus, man vajadzēja daudz strādāt. Vajadzēja trenēties. Katru dienu, nezinu, vai 3 reizes nedēļā vai 4 reizes nedēļā es gāju uz stadionu un es trenējos, lai sasniegtu labus rezultātus. Bija skaidrs mērķis, un tāpēc arī pieliku visas piepūles, gāju uz treniņiem, kas saka, mana dzīve bija pakārtota tam, lai es varētu sasniegt labus rezultātus. Un ticiet man, es sasniedzu diezgan labus rezultātus. Viss, kas lidoja ļoti tālu. Paldies Dievam par to. Nu, šodien vairāk nelido viss tik tālu, tāpēc, ka es tajā virzienā netrenējos. Ja. Jūs saprotiet, par ko iet runa? Ļauj man te uzdot jautājumu, vai tu savu dzīvi esi pakārtojis tam, lai sasniegtu to, ko tu ceri, ko tu gribi, un tā tālāk. Un šeit es gribētu izcelt tādas 4 lietas, kas man liekas ir ļoti svarīgas šeit, lai sasniegtu tos mērķus, kas bija apostolim Pāvilam. Un pirmām kārtām apostolim Pāvilam bija ļoti skaidra apziņa. Viņš ļoti skaidri zināja, ka no tā brīža, kad viņš atdeva savu sirdi Dievam, kad viņš kļuva par Dieva bērnu, sāk sekot viņam, viņš ļoti skaidri apzinājās to, ka no šī brīža viņa dzīve vairāk nepieder viņam pašam. Redziet, lai mēs sasniegtu kaut kādus mērķus, īpaši, ja mēs runājam par Dievu valstību un tā tālāk, tad mums ir vispirms jāapzinās tā izējošā pozīcija. No kuras vietas mēs sāksim sasniegt tos mērķus. Un apostolim Pāvilam tā izējošā pozīcija bija, ka viņš skaidri apzinājās, ka viņa dzīve vairāk nepieder viņam pašam, bet viņa dzīve pieder Dievam. Vai tev ir šī apziņa? Ka tava dzīve vairāk nepieder tev pašam? Vai tu vispār saproti, ko tas nozīmē, ka tava dzīve nepieder vairāk tev pašam? Ka tu vairāk neesi pats sev kungs, bet ka tavs kungs ir Dievs, kurš ir nomiris par tevi, dzīvi atdevis, asinis izlējis, piedevis tev, pieņēmis tevi, iecēlis savā draudzē, padarījis tevi par savu bērnu. Apostols Pāvils ļoti skaidri apzinājās to, ka viņa dzīve vairāk nepieder viņam pašam. Tā ir brīnišķīga izējošā pozīcija, lai tu varētu sasniegt to, uz ko Dievs tevi ir aicinājis, lai kas tas arī nebūtu. Ļauj man te uzdot šajā vakarā šo jautājumu, vai tu esi šajā izējošā pozīcijā? Ja tu nepazīsti Jēzus Kristu kā savu glābēju un pestītāju, tev nav personīgas attiecības ar Dievu, tu vari aizmirst par šādu izējošo pozīciju, jo viņas vienkārši tavā dzīvē nav. Un ja Bībelē teiks, ka mēs visi esam grēcinieki, mēs darām grēkus tā tālāk, tas nozīmē,
ka mēs nesasniegsim mērķi. Ir daudz un dažādi tulkojumi par to, ko nozīmē grēks, bet viens no viņiem, un diezgan tāds precīzs, ir nozīmē netrāpīt mērķī. Un es kā grēcīgs cilvēks, es nevaru trāpīt mērķī. Un arī kā ticīgs cilvēks, es dzīvoju grēcīgu dzīvi, es nevaru trāpīt mērķī. Tāpēc, ka izējošā pozīcija nav kārtībā. Es neatrodos tur, kur man ir jābūt. Manu dzīvi vada nevis Dievs, bet es pats, vai kārības, vai grēku un tā tālāk. Paskatīsimies dažas raksturvietas, piemēram, Galatiešu vēstuli, atšķirsim visu kopā 2. nodaļu. Galatiešu vēstuli 2. nodaļa. Otrajā nodaļā, 20. pantā, apostols Pāvils saka tā. Līdz ar Kristu esmu krustā sists. Vai tu esi? Bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Vai tevi dzīvo Kristus? Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēla, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. 5. nodaļa, 23. 24. pants, atvainojos. Bet tie, kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. Kas Kristum pieder, ir savu miesu krustā situši, līdz ar kaislībām un iekārošanām. 6. nodaļā, 14. pantā. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista, un es pasaulē. Un vairākās vietās apostols Pāvils ļoti skaidri runā. Viņš runā par krustu. Viņš runā par to, ko nozīmē nes šo krustu. Vai tā ir tava un mana izdejošā pozīcija šodien? Vai tiešām Jēzus Kristus ir mans kungs? Vai tiešām mana dzīve ir pilnībā krustā sista un mana dzīve pieder viņam? Ja Dievs teiks, ņem somas, brauc turien, es braukšu. Ja Dievs teiks, stāvi, es stāvēšu. Ja Dievs teiks, sēdi, sēdi. Ja dievkalpojumā Dievs teiks, pie mācītāji, pasaki tu piecelsies, pienāks pie mācītājiem un pateiks to. Ja Dievs tev pateiks, pie tā brāļa un iedrošina un stiprina, vai tu piecelsies un aizies? Ja viņš tev teiks, pie tā brāļa un aizrāda par grēku, ko viņš dara, vai tu piecelsies izdarīs? Kam tu šodien pieder? Kam es šodien piederu? Kam es šodien kalpoju? Brāļi, mās, tas ir nopietni. Un apostols Pāvils ļoti skaidri apzinājās savu izējošo pozīciju, savu stāvokli. Viņš zināja, ka viņa dzīve vairāk nepieder viņam pašam, bet Dievam. Un ja Dievs teiks tā, viņš darīs tā. Ja Dievs teiks tā, viņš darīs tā. Dievs viņam teica, tev ir jāsludina evaņģēlijas, viņš sludināja evaņģēliju vienalga visos apstākļos. Viņi nomētāja rakmeņiem, iznes ārā no pilsētas, viņš pieceļās, atkal atgriežās apakaļ, atkal sludina evaņģēliju. Tāpēc, ka viņš skaidri apzinājās, ka viņa dzīve nepieder viņam. Un kamēr viena elpa viņā ir, viņš dara, viņš iet uz to aicinājumu, ko Dievs viņu ir aicinājis, lai piepildītu to mērķi. Otrā lieta, ko apostols Pāvils ļoti skaidri apzinājās. Viņš apzinājās to, lai viņš varētu nes šo evaņģēliju, lai viņš varētu mantot cilvēkus priekš Kristus, viņam ir jāmaina sev status, viņam ir jāmaina sev domāšana, viņam no kalpa jākļūst par kungu. Un runa iet par pazemību. Tas arī ir izējušais stāvoklis, lai es varētu kaut ko savā dzīvē sasniegt. Pirmais, manas attiecības ar Dievu. Mans laiks ar Dievu. Mana griba ir nodota pilnīgi Dieva rokās. Otrs punkts, tā ir pazemība. Ka es vairs neesmu kungs situācijās, esmu pazemīgs Dievu priekšā. Un pazemība ir tā, kas mūs ved šajā dzīvē. Un apostols Pāvils ļoti skaidri to apzinājās. Viņš zināja, lai viņš varētu mantot cilvēkus priekš Dieva, viņam vajadzēs kļūt par kalpu visiem.
Vai tas ir gatavs kļūt par kalpu visiem? Vai mēs šodien saprotam, ko nozīmē kalpot? Vai ko nozīmē šodien kalpa sirds? Par pazemību mēs ļoti daudz lasām. Bet izlasīsim dažas rakstvietas Filipiešu vēstulē. Un tur atkal apustulis Pāvils raksta. Filipiešu vēstule 2. nodaļa. 2. nodaļa. Un no 5. panta. Un apustulis Pāvils saka tā: savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Jēzus ir vislabākais piemērs mūsu dzīvē. Kunga kungs un ķēniņš, viņš atstāja debesis. Viņš nonāk šeit uz zemes, kļūst līdzīgs cilvēkiem. Un viņš pazemojās, kā rakstīts, līdz pat krusta nāvei. Dievs sevi ļāva. Viņš pazemojās līdz pat krusta nāvei. Vai viņš ar to zaudēja? Viņš ar to tikai ieguva. Ar pazemību mēs iegūstam. Ir tāda dziesma, mēs dziedam, jūs dziedat savās draudzēs. Jo zemāk es liekšos, jo augstāk viņš cels. Arī apustulis Pēters, arī viņš apzinājās to, un arī viņš aicina gan vadītājus, gan vecos būt pazemīgiem. Viņš saka, pazemojieties apakš Dieva varenās rokas. Jā. Pāvils ļoti skaitu apzinājās, lai viņš varētu darīt šo evaņģēlistu darbu, lai viņš varētu mantot cilvēkus, lai viņš varētu aizsniegt viņus. Viņam vajadzēs būt pazemīgam. Bieži vien, lai sasniegtu mēs kādus mērķus savā dzīvē, mums vajadzēs ļoti daudz pazemības. Un viena no tām sfērām, tā ir tikai viena no sfērām, tikai viena no daudzām sfērām ir, kā pazemība izpaužās, ir, kad tu par otru domā augstāk nekā par sevi. Vai mēs tādi esam? Vai mēs domājam par citiem augstāk nekā par sevi? Vai es domāju augstāk par Daini? Vai es domāju, ka Dainis ir augstāks? Vai es esmu kungs pazemīgs? Es šķiru vaļā Jāņa evaņģēliju un lasu 13. nodaļu, kur Jēzus viņš ņem priekšautu, viņš iet pie mācekļiem, viņš mazgā kājas viņiem. Un tad, kad viņš beidzis to darīt, viņš paņēma priekšautu vielu, apsēdās un uzdod jautājumu, vai jūs sapratāt, ko es esmu darījis? Brāļi, māsas, vai mēs esam sapratuši, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē? Vai mēs arī to pašu darām? Vai mums ir šīs pazemīgās sirdis? Trešā lieta par apostulu Pāvilu ir, ka viņš ļoti skaidri apzinājās, ka šajā ceļojumā viņam vajadzēs no visa kā atturēties. Šajā ceļojumā, ejot uz mērķiem, viņš apzinājās to, ka viņam vajadzēs atturēties no daudzām lietām. Tie ir ārējie šķēršļi. Ja? Un par kādiem ārējiem šķēršļiem šeit varētu runa būt? Visticamāk, ka šeit viņš varētu domāt par tādām pasaulīgām lietām, pasaules iekārēm tā tālāk, un ko mēs redzam cauri visai Bībelē, kas ir apstādinājuši Dievu cilvēks, manta, materiālisms, viss tas ir apstādinājis Dievu cilvēks. Ja. Izraels pāriet Jordānas upē pāri, Dievs apsola viņiem dot visu to apsolīto zemiņu, sākt cīņas, un jau pie pirmās pilsētas jau viens iekāro zelta stieņus, un tas viss noved pie zaudējumiem. Un Jozua brēc uz Dievu un savus Dievs, kas ir noticis, tu solīji, tu teici, un ko visi domās par mums. Dievs teica, celies augšā, beidz vārtīties, savā vidū ir grēks.
Un tad viņi sāka meklēt, kur ir tas grēks, un tad viņi atrada, un jūs ziniet, visu to stāstu. Jozo teica, dod godu Dievam un atzīsties, ko tu esi darījis, un tad viņš visu to pastāst. Un jūs ziniet, kā tas viss beidzās. Tas beidzās patiesībā ļoti smagi, jo viņa savu grēku, viņa pakļāva visu tautu tam. Un viņi tika iznīcināti. Un mēs redzam cauri visai derībai, kā Dievs, kāda ir viņa attieksme pret grēku, kas tiek ienesta teltī, kas tiek ienesta svētnīcā. Dievs netur pirkstiņus tā kā mēs. Dievs svēts Dievs, un viņš reaģē ātri. Jā. Un daudz tādu gadījumu ir, kur manta paralizē cilvēku. Vēl vecajā derībā ir kāds cilvēks vārdā Gehazis, kurš visad gadīties, ka viņš varēja būt brīnišķīgs nākamais pēctecis pēc Elijas. Bet kādā gadījumā, kad viņš nepaņēma mantu no Nāmana, tad kādā brīdī viņš izdomāja, ka viņš skries apakaļ un tomēr paņems to mantu. Viņš paņēma, aizgāja un paslēpa un atgriezās apakaļ pie sava kunga. Un viņš saka, vai tad es tev negāju līdzi? Un vai tad šis ir tas laiks, kad ir jāņem tā manta? Un Dievs sita viņu uz spitālību un visu, un mēs vairāk neko par viņu nelasām. Brāļi, māsas, mēs par daudziem cilvēkiem šodien vairāk nelasām, neko nezinām, tikai tāpēc, ka cilvēki ir izvēlējušies sekot nevis Dievam, bet mantai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, man liekas, vispirms apzināties, kur ir mana izējošā pozīcija šodien, kur ir šodien stāv kā Dieva bērns. Vai mana dzīve tiešām pieder Dievam, vai man pašam, kas vada šo dzīvi, vai Dievs, vai es pats. Un, ja tu gribi kaut ko savā dzīvē sasniegt, es tev ieteiktu izlīdzinies ar Dievu un dari to ar Dievu. Ja tu gribi to sasniegt, tev vajadzīga ir pazemīga sirds. Un tev ir jābūt uzmanīgiem pret ārējiem šķēršļiem, izaicinājumiem, kas ir. Tie, kas esat lasījuši Svētceļnieku gaitas, arī tur ticīgais gāja cauri tirgumu. Un tirga priekšnieks bija velns. Un viss kaut kas tika viņa priekšā likts, lai viņu atturētu, apstādinātu. Un arī mēs tiekam ar visādiem kārdinājumiem sisti ārā. Daudz brāļu māsu ir vienkārši tā kā, zem visādām nastām un jūgiem un nezinu, kā tikt ārā no tā. Vienkārši gribēja labāk, gribēja skaistāk, gribēja foršāks tāpēc, smukāku remontu mājā, vēl kaut ko. Bet cilvēki kaut kā neaizdomājās, cik tas viņiem varētu maksāt. Vai tad Ezevs domāja par to, kādas sekas viņi sagaidīs? Viņš domāja, kas tur? Man tāpat jau ir jāmis. Viņš atdeva savu pirmzimtību. Un tā kā pienāca tas brīdis, lai saņemtu svētību, vienkārši nebija vairāk viņas, jo viņš jau bija viņu pazaudējis. Cik daudz Dievu kalpu mums apkārt, cik daudz Dievu bērnu nav atkrituši tieši dēļ tā, ka ir tiekušies pēc labākas dzīves, pēc mantas un tā tālāk. Ar apostols Pāvils Timoteja vēstulē, arī tur viņš runā, ka tie, kas ir tiekušies pēc tā, ka tas ir nodarījis lielu postu šo cilvēku dzīvē. Un tie ir patiesībā tie ārējie šķēršļi, un vēl daudz citu ārējie šķēršļi, kas mēģina mūs kavēt, un Pāvils to ļoti skaidri apzinājās. Viņš to apzinājās, un arī mums ir jāapzinās, ka, lai mēs sasniegtu mērķus, mums būs ļoti daudz šķēršļu un kavēkļu. Un visbeidzot, 4. lieta, apostols Pāvils ļoti skaidri apzinājās arī tos iekšējos šķēršļus, tos izaicinājumus, kas ir mūsos pašos. Un tāpēc arī apostols Pāvils, viņš ļoti skaidri runā par to, kad es kalpinu un es norūdu savu miesu, lai sludinādams citiem pats netaptu atmests. Brāļi, māsas, mums ne tikai ir ārējie šķēršļi, mums ir arī iekšējie. Un apostols Pāvils arī ļoti skaidri to apzinājās. Un patiesībā tas ir ļoti svarīgi, ka mēs apzinās vismaz visas šīs 4 lietas. Mana izējošā pozīcija, kur es šodien stāvu, kas šodien vada manu dzīvi, kāds ir man šodien sirds stāvoklis, vai es esmu lepns, iedomīgs, uzpūsts, vai es tomēr esmu pazemīgs. Vai es apzinos tos ārējos šķēršļus, kas ir manā dzīvē, vai es kaut ko daru pret viņiem, vai es cīnos, kas notiek ar tiem. Un visbeidzot, vai mēs apzināmies to, ka arī ir tie iekšējie šķēršļi. Un arī par to, ja es runāju, viņš Ģedzemenes dārzā ļoti skaidrs to norāda Pēterim. Viņš saka, miesa ir vāja, Pēter. Tava mana miesa ir vāja, un man tas ir jāzina. Ka mana miesa ir vāja, es neesmu stiprs. Jūs ziniet,
tika intervēti, es tā to dzirdēju no kāda mācītāja, kurš bija dzirdējis atkal kādu citu, kurš bija stāstījis par kādu statistiku, kur tika izvaicāti 100 kalpotāji, 100 mācītāji, kas bija krituši savā kalpošanā. Un viena no tām lietām, ko viņi teica, bija, ka viņi bija 100% pārliecināti, ka ar viņiem nekad tas nenotiks. Neviens no viņiem neteica, es zināju, es tā kā nojautu, vai nē, mēs bijām 100% pārliecināti, ar mani nekad tas nenotiks. Jā. Un notika. Brāļi, māsas, vai mēs apzināmies, tos iekšējos šķēršļus, to miesu? Un tāpēc arī apostols Jēzus ļoti skaidri norādīja uz to, ko darīt, lai to miesu uzvarētu. Jā. Un arī apostols Pāvils Galtiešu vēstulē 5. nodaļā viņš runā, ko darīt, lai to miesu uzvarētu. Tev ir jāapzinās tas, jā. Tev ir jāapzinās tas, ka mums ne tikai ārējie šķēršļi, bet arī iekšējie šķēršļi. Un tāpēc arī apostols Pāvils ļoti skaidri runā, lai mēs norūdam un kalpinam savu miesu. Lai mēs norūdam un kalpinam savu miesu, lai ejot uz šo mērķi, vai sludinādam vienalga, ka mēs netiktu atmesti. Piemēram, varbūt tās tu vēlies pabeigt labu skolu. Ir tādi, kas grib pabeigt labu skolu. Jā. Ir kādi, kas mācās šeit. 2 tikai mācās. Jā. 3. Jā. Tur arī viens mācās. Jā. Vienkārši jautājums, vai tava dzīve ir pakārtota tam, lai tu varētu tiešām labi mācīties un sekmīgi pabeigt. Vai tas ir tavs mērķis? Jā. Pabeigt sekmīgi. Un ne tikai, bet arī dot godu Dievam. Daniela grāmatā, manuprāt, tas tāds ļoti labs piemērs par Danielu un par visiem tiem draugiem. Viņi ļoti skaidri apzinājās to, ka pravietis bija teicis, 70 gadus dzīvosiet Bābelē, vispārībā nesprāgājiet, nelēkājiet, vienā sakot, 70 gadus jūs dzīvosiet. Tas ir vārds no tā kunga, lai gan daudziem nepatika. Un daudz domāja, ka Jeremija tur ir uzspirts un tā tālāk. Bet bija vārds no tā kunga, 70 gadi, tie būs gadi Bābelē, dzīvojiet, kā saka, preceties, zemdējiet bērnus, darbojieties, vienā sakot. Lūdziet par šo pilsētu, lai šīs pilsētas labklājība būtu arī jūsu labklājība. Daniels tur nepratojās saviem draugiem. Viņiem bija liels izaicinājums, viņiem vajadzēja mācīties pie Bābelē, visas tās burvestības. Un viņi tur bija vairāk kā tos 3 gadus. Viņi mācījās. Saprotiet, īpaši tie, kas jūs mācieties. Viņi mācījās. Un viņi bija brīnišķīga liecība visiem apkārt. Tur rakstīts, viņi bija savu dzīvi pakārtojuši tam, lai viņi varētu tiešām palikt gan uzticīgi Dievam, viņi paliktu pie ticības, un lai viņi būtu paši labākie. Viņi bija pakārtojuši savu dzīvi tam, viņi gavēja, viņi atturējās no daudzām lietām, kas varētu viņus aizvest no tā projām. Viņi atturējās, viņi gavēja par tām lietām. Un tā rezultāts bija tāds, kad viņi bija 10 reizes pārāk par visiem pārējiem tur. Es ar saviem bērniem arī runāju, un es viņiem šo vietu arī bieži vien citēju, saku, bērni, jums ir jābūt 10 reizes pārākiem. Šobrīd tas ir mans sapnis. Jo realitāte ir tomēr savādāka. Bet jūs saprotiet, ir uz ko tiekties. Ir uz ko tiekties. Cik daudz no jums, strādājiet? Strādājiet? Paldies Dievam. Mācītāji viņi strādā, daudz strādā. Paldies Dievam. Bet ļauj man te uzdot jautājumu, kā tu strādā, kāda ir tava darba kvalitāte? Vai tu ej uz darbu vienkārši saņemt algu? Vai tu tomēr ej uz darbu, lai strādātu par labu tam uzņēmumam, vai par labu tam īpašniekam vai priekšniekam? Jūs zināt, šeit ir tāda ļoti liela dilema patiesībā. Uzņēmējs sagaida rezultātus, strādnieks sagaida algu. Uzņēmējiem ir svarīgs rezultāts, strādniekam ir svarīgi, cik stundas viņš ir nostrādājis. Un sanāk tāda dilema, viņi abi viens otru nesaprot. Un tad rodās domstarpības. Priekšnieks uz strādnieku bļauj, man ir vajadzīga augļi! Un strādnieks bļauj, man ir vajadzīga alga! Es 12 stundas pie teviem strādāju.
Priekšnieks saka, man kaut vai 20 stundas tu strādā, rezultātu te nav, par ko man tev maksā? Un daudz no mums mēs gribam saņemt algu par stundām, ne par augļiem. Bet vai jūs zināt to, ka mēs debesīs, mēs dabūsim algu par augļiem un nevis par nostrādātām stundām? Jūs saprotiet, tu vari būt 50 gadus baznīcā, bet ja tu būsi bez augļiem, es tev tur labāk pie debesīm neievēlētu, negribētu ieteikt tur tikties ar kādu. Nokārto savu dzīvi laicīgi, jo tur pārbaudīs augļus. Nē, bet tā mana doma ir tāda, ka tu vēlies būt labs strādnieks. Vai tavu dzīvi ir pakārtot tam, lai tu būtu pats labākais? Vai tu dari visu iespējamo, lai būtu labākais? Jūs ziniet, bija laiks manā dzīvē, kad es domāju, ka esmu baigais kalpotājs un es kalpoju draudzēm tā tālāk, es gāju uz darbu, tiešām vienkārši atstrādāt, varēju saņemt naudu, līdz tam brīdim, kad es dabūju ritīgi, bišķiņ tādu brāzienu. Man nepatika tas brāziens, man nepatika, mani tur, kā saka, audzināja māsas draudzē. Bet viņas ritīgi nodeva man, jūtos drausmīgi. Daži labi zina, par ko es runāju. Un tad es tā pārdomāju visu to, protams, vēlāk, jo tajā brīdī man bija pretestība, tur vispār tas kliedziens iekšā bija, nejaucies manā dzīvē, es pats zinu, kā dzīvot. Jaunieši, jūs zināt, kāds ir, Vecāki nemāciet mūs, mēs gudrāk par... Es biju līdzīgs un tas kaut kā man ļoti uzrunāja. Es aizgāju uz darbu un mēģināju kaut ko sākt darīt un darīt vairāk, darīt savādāk, mēģināt darīt labāk. Un es atceros tos, vai. Un tieši tajā vienā reizē es aizēju uz darbu, es nekad mašīnu nebiju taisījis. Un es atceros, pirmo reizi es eju klāt pie tā cilvēka un es saku, klausies, ko es varu palīdzēt? Es nekad tā nebiju prasījis. Mans uzskats bija tāds, es atnāku uz darbu, es strādāju līdz 5:00, 5:00 es eju mājās. Man par to maksā, vairāk man par to nemaksā. Bet Dievs pamācīja, ka tā nav pareizi. Tas nav ekscelenci, tas nav Dieva bērna stilā. Dieva bērnam vajadzētu būt tādam, kas visu ievēro un tā tālāk un dara labāk un perfekti un cik vien tas ir atkarīgs no viņa. Un es tāds nebiju, bet paldies Dievam, kad saņēmu un kaut ko sāku kaut ko darīt. Un es arī sāku pakārtot savu dzīvi tam, lai es varētu to darīt. Es vienkārši sāku apzināties to, ka man ir jāpavada ilgāk laiks darbā, man jāizdara tas, kas man jāizdara, kalpošana pēc tam. Bet esmu darbā, es dzīvoju starp cilvēkiem, es dodu liecību. Es gribu būt uzticīgs mazumiņā, es gribu būt uzticīgs tur, kur es strādāju. Un manuprāt, tās ļoti labs piemērs ir par Jāzepu, kāds viņš bija. Viņš bija uzticīgs visā. Vienalga, ko viņam uzticēja, viņš bija uzticīgs. Un tas kungs bija ar viņu. Varbūt tā ir ģimene. Mēs visi gribam ļoti brīnišķīgas ģimenes. Mēs gribam būt foršas ģimeni, lai mēs mīlam viens otru, lai mums ir romantika, skaista ģimene, bērni un visi ir paklausīgi. Mēs visi lūdzam Dievu un mēs esam svēts paraugs baznīcā un vispār visā apkārtnē. Ja mana dzīve nebūs pakārtota tam, lai tādu ģimeni izveidotu, tur nekas nesanāks. Tie paliks tikai sapņi. Tad mana dzīve ir jāpakārto tam, lai es varētu tādu ģimeni vienu dienu arī redzēt. Mēs daudz sapņojam par brīnišķīgām ģimenēm, bet ja mēs neko tur nedarām, ja es par to nelūdzu vai nelasu vai nemācos vai kaut ko nedara to, ja es neeju uz to, lai to mērķi piepildītu, tad... Bet paturiet prātā tās 4 izējušās pozīcijas, tās ir ļoti svarīgas arī laulībā. Kā mana dzīve pieder, kas vada manu dzīvi arī laulībā, tas arī ļoti svarīgi ir. Daudz sievas varbūt tās negrib paklausīt saviem vīriem, tāpēc, ka viņš ir slikts. Bet man liekas, ka pareizāk būtu vienkārši paklausīt viņiem, nevis tāpēc, ka vīrs saka paklausīt, bet tāpēc, ka kungs tavs saka paklausi viņam. Jā, bet viņš ir slikts, paklausi viņam. Jā, bet paklausi viņam. Bet viņš... Es teicu, paklausi viņam. Viņš nav pelnījis. Paklausi. Tu viņu tādā veidā mantosi. Es atceros, biju dzirdējis arī savu mācītāju sievas tādu liecību, ka viņa dega priekš Dievu, bet bija tāds viens brīdis dzīvē, kad mans mācītājs bija pakritis
Bet viņš jau nebija, man liekas, mācītājs, viņš jau bija sludinātājs, gāja uz ielām, evaņģelizēja, bet bija tāds viens posms dzīvē, un tie bija apmēram 5 gadi. Viņš nāca mājās, nedaudz iedzēs no darba un tā. Kā jūs domājat, vai tai sievai bija viegli? Viņai nebija viegli, bet viņa lūdza Dievu par viņu un nepārmet viņam, viņa kalpoja viņam. Un tad pagāja tie 5 gadi, un pēc tiem 5 gadiem Dievs viņu atgriez apakaļ, izmainīja viņu dzīvi. Un tad viņš arī liecināja, viņš teica, katru reizi, kad es nācu mājās, es redzēju Jēzu. Man bija nērti un visādi, jo viņa ļāva Jēzum kalpot viņam. Tā vien gribās paklausīt visiem tiem, kas ir brīnišķīgi, vai ne? Paklausīt brīnišķīgam svētam mācītājam, ja? Bet mēs esam cilvēki, mēs varam kļūdīties. Vest cilvēks pie Kristus, redzēt brīnišķīgi draudz, atmodu draudzē. Brāļi, māsas, es vienkārši sev uzdod jautājumu, vai es savu dzīvi pakārtoju tam, lai es redzētu brīnišķīgu kalpošanu, vai man dzīve ir pakārtot tam, lai draudzē būtu atmodu, lai lietas notiek. Vai mana dzīve tam ir pakārtota? Ja? Vai es eju laicīgi gulēt, lai no rīta celtos augšām lūkšanām? Vai es pakārtoju laiku, lai lasītu Bībeli? Es bieži vien dzirdu visur apkārt, ja nav laika to darīt, nav laika to. Visam pārējiem mums ir laika. Un mēs gribam sasniegt mērķus, ja nereāli, neiespējami, utopija. Nekas nesanāks. Un, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un priekš manis personīgi un arī priekš mūsu draudzes. Es vienkārši redzu, ka tie galvenie mērķi, uz kuriem mums jau ir jāiet, ir, protams, ja mēs runājam par Dieva lietām un par Dievu valstību, tad viennozīmīgi pirmā lieta ir personīgas attiecības ar Dievu. Jūs piekrītiet tā? Ka personīgās attiecības ar Dievu, vai ne? Personīgais laiks ar viņu. Būtībā ar to viss arī sākās. Tas tā kā tāds izējas punkts mūsu dzīvē. Otrais izaugsme. Kā es domāju, vai Dievs ir paredzējis mums garīgi pieaugt? Dievs ir paredzējis mums garīgi augt. Tas ir process. Un trešais ir misija. Jā. Un trešais ir misija. Un mans jautājums ir, kādā veidā tad mēs varam visu šos mērķus sasniegt. Pirmām kārtām ir ļoti svarīga šī izējošā pozīcija, pareizi. Ka mana dzīve vairāk nepieder man pašam. Otrs, būt pazemīgam. Trešais, apzināties visus tos ārējos šķēršļus, kas ir. Mūzes, tur viņš saka tā, viņš izvēlējās ciest. Viņš izvēlējās ciest ar saviem brāļiem, ar savu tautu, nekā baudīt Ēģiptes labumu īsu laiku. Viņš apzinājās, un viņš arī atturējās mērķa sasniegšanai, lai palīdzētu, lai izvestu ārā no verdzības. Un visbeidzot, 4. ir tie iekšējie šķēršļi, manuprāt, kas arī ļoti svarīgi, un šeit, man liekas, runa ir par tādu garīgu disciplīnu. Un ar to es arī gribētu nobeigt, ka tā garīgā disciplīna mūsu dzīvē vienkārši ir nepieciešama, lai sasniegtu kaut ko. Vai tu tici tam? Un, manuprāt, bez tās garīgās disciplīnas mūsu dzīvē mēs visticamāk daudz ko nesasniegsim. Un paliksim tikai sapņos. Bet esmu pārliecināts, ka Dievs vēlās, lai tu kaut ko šajā dzīvē sasniedz. Un pirmām kārtām mums kā Dieva bērniem vajadzētu izplatīt Dieva valstību. Aizsniegt cilvēkus, mantot viņus priekš Kristus, palīdzēt viņiem, lūgt par slimajiem, atbrīvot saistītos tā tālāk. Bet jautājums ir, vai mana dzīve tam ir pakārtot, lai es varētu par tādu kļūt. Varbūt tās dažas disciplīnas es gribētu šovakar pateikt un ar to arī nobeigt. Pirmā disciplīna, manuprāt, kas ir ļoti svarīga, lai es varētu uzvarēt visus tos iekšējos šķēršļus un to savu miesu, ir lūgšana dzīve. Lūgšana dzīve. Mans jautājums ir tev un sev, kāda ir tā mūsu lūgšana dzīve? Vienu vakaru mēs braucām ar bērniem mājām, un es viņiem vienkārši ar viņiem runājos, un es viņiem saku, bērni, lūgšana dzīve ir ļoti svarīga. Lūgšana dzīve ir ļoti svarīga. Jēkabs saka, jūs nesaņemiet tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Es saku, bērni, mēs nesaņemam tāpēc, ka mēs nelūdzam Dievu. Bet no otras puses Jēkabs saka, jūs lūdziet un nesaņemiet tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat. Jā. Redziet, lūgšana jau pat par sevi, viņa nav, lūgšana nav burvestības vārdi, kurus tu pasaki un notiec. Ja.
Jā, lūkšana pat par sevi viņa nav maģiska, viņa Tas, ka es tikai vienkārši aiztaisīšu acis un teikšu vārdus uz āru, nekas jau vēl nemainīsies. Ļoti svarīgi ir, ka manas sirds tur ir iekšā, kad es zinu, ar ko es runāju, ka es zinu, pie kā es griežos, ka es nāku pie Dieva, ka es lūdzu Dievam šķīsti tīri mani, es gribu nākt Tevā priekšā, Dievs, es gribu slavēt Tev, pateikties, Kungs, gribu šeit būt, runā uz mani, maini mani. Dievs, dari kaut ko ar manu dzīvi. Lūkšanas dzīve ir ļoti svarīga, tā ir atslēga. Ejot uz jebkuru mērķi mūsu dzīvē, vai būt par labu studentu, vai labu darbinieku, vai brīnišķīgu laulību un tā tālāk, vai kalpošanu, vai draudze, lūkšana tā ir atslēga. Cik daudz no jums zina, ka lūkšana tā ir atslēga atmodai? Cik daudz tas zina? Jūs zinat, ja? Interesanti, aiziet lūdzu uz lūkšanas sapulcēm, paskatieties, cik daudz cilvēku tur ir. Un jūs sapratīsiet, ka patiesībā mēs melojam. Jo mēs neko nezinām. Bet tā ir. Mēs runājam vienu, bet daram savādāk. Un tad, ja mūs paprasa, kur tu biji lūkšanās, zini, es aizņemts. Mana dzīve nav pakārtota tam, lai sasniegtu to. Brāļi, māsas, ja mums sirds sāpētu par pazudušajiem, ja mums sirds tik ļoti sāpētu, lai redzētu atmodu, mēs visi te vārtītos, jā, un brēktu un sauktu katru dienu lūkšanu telpās un būtu gatavi maksāt cenu. Kā ir ar Dieva vārdu lasīšanu mūsu dzīvē, Dieva vārdu lasīšanu, studēšanu, mācīšanās un tā tālāk, tā tālāk. Kā ir ar mūsu ausīm? Mēs esam dzirdīgi, mēs klausamies, mēs dzirdam, mēs saprotam. Tur Jēzus runā līdzīgi par sēju, kurš izgāja sēt, un viņš sēja dažādas sēklas, un viena krita ceļmalā, viena zakmens, viena ērkšķos, un viena tikai labajā zemē. Kur šodien tā sēkla krīt? Kāda ir tavs sirds šodien? Jā? Dievs jau sēja tās sēklas, bet domāju, kāds ir mūsu sirds stāvoklis. Mēs dzirdam, tā kā mācītājs Dainis arī aicināja, lūksim, izsūdzēsim savus grēkus, lai tas nav šķērslis, ja dzirdēt no Dieva, saņemt no Dieva. Mūsu sirds zeme var tik ātri nocietināties, un ka to ūdeni vairāk neuzsūc. Atceros, vienreiz mēģināju kādu siltumnīcu glābt, tur, kā saka, no pavasara līdz kādam, jūlijam. Tur nekas tajā siltumnīcā nebija darīts un bija lieli karstumi. Un tad mēs domājam tomātus tur iestādīt un kaut ko darīt un aplaistīt. Ja. Un mēs gājām uz to siltumnīcu un mēģinājām kaut ko darīt. Es nezinu, cik tonnas mēs ūdeni tur sanesām. Es lēju tur virsūs tās zemes, viņi vienkārši neiet iekšā zemē. Tā kā pelni, vienkārši ūdens slīs no zemes. Neuzsūdz zeme ūdeni. Un es jau domāju, brāļi, māsas, ja tāds stāvoklis ir kādam no mums šodien, kad tu Dievu vārdu vairāk nevar uzņemt, kad tāds ir nocietinājies ar pasaules lietām, tad tas ir briesmīgs stāvoklis patiesībā. Tas ir briesmīgs stāvoklis, kad Dievs sēž savu vārdu, runā uz mums, un mēs neko nesaprotam vispār, par ko iet runa, ko mācītājs vispār teica šodien, neko nesaprotu. Par kādiem graudiem viņš tur runāja, es nesaprotu, kas tas par murgu ir vispār. Tā ir. Bet murgs vienu dienu būs priekš tevis arī. Ticamā. Kā ir ar mūsu gavēšanu? Daudz no mums mēs domājam, gavēšana uzreiz tā ir ēšana. Jā, ēšana arī, bet Iesaijas 58. Tur tādas 5 brīnišķīgas lietas, kas patiesībā raksturo, kādu gavēšanu Dievam patīk, kādu lūkšanu un kādu gavēšanu Dievs sadzird debes augstumos. Un tur jūs varat mājā palasīt. Un, protams, arī ēšana. Tā arī ir viena no disciplīnām. Kā ir ar laiku, kā mēs izmantojam laiku savās dzīvēs. Un, ja mēs gribam kaut ko sasniegt, mums vajadzēs daudz laika. Mums vajadzēs pareizi izmantot laiku. Es nezinu, kā jūs, bet mēs ar sievu, mēs braucam tagad arī uz Rīgu, uz kādu baznīcu. Mēs palīdzam vadīt to ģimenes alfa kursu. Pāriem. Un īstenībā priekš mums tā ir liela svētība. Ja. Jo mēs ar sievu esam sēdējuši un runājuši tur un domājuši tā pie sevis, kad mēs pēdējo reizi kaut kur bijām tā izgājuši romantiski vai pie galdiņa sēdējuši vai kaut kur un uzdevuši tik svarīgus jautājumus viens otram.
Nebija vairāk ko teikt. Ja? Mēs skrienam apkārt, ejam un daram un domājam, ka laulība pat par sevīm veidojās. Attiecības pašas par sevīm kļūst labākas, vai ne? Vīri atnāk mājās un no sievām sagaida, tūlīt būs romantika, mīlestība un nekas. Un sieva pagriežās uz cita pusi un vīrs niknas, kāpēc? Tāpēc, ka neko mēs neieliekam tur iekšā tajā laulībā. Tāpēc, ka mēs nestrādājam pie tās. Mums nav laika tam. Mums laika ir viskaut kam citam, bet ne tam. Un visbeidzot, arī sadraudzība, brāļu māsu sadraudzība, tā arī ļoti svarīga. Ja mums šodien nav laika apciemot savus brāļus un māsas, pavadīt laiku kopā, lai lūgtu, lai lasītu, lai iedrošinātu, lai stiprinātu viens otru, lai palīdzētu viens otram, arī tas ir ļoti svarīgi. Apostols Pāvils, viņš kādā vietā viņš saka, brāļi, jūs lūdziet Dievu par manīm, lai es varētu aizsniegt cilvēks ar evaņģēliju vēstu. Man ir daudz pretinieku, kas stājās pretī, un es gribu, lai jūs lūdziet par mani. Tas ir pazemības stāvoklis, kad es lūdzu brālim, lai viņš lūdz, lai viņš palīdz man, es meklēju šo sadraudzību. Es nesēžu mājās savām slimībām un ciešanām, kaut kur pats cīnos. Nē, es ņemu telefonu, es zvanu mācītājiem, es zvanu kādam brālim vai māsai, lūdz par maniem, iedrošina man, palīdz man, ja? Jūs saprotiet? Ka patiesībā, ejot uz mērķiem, un vēl jau vairāk, ja mēs runājam par Dieva valstību, tad mums ir jāatcerās tās 4 lietas, un jāatcerās arī šīs disciplīnas, kas vienkārši mums ir nepieciešamas. Man ir jāapzinās, ka es vairāk nepiedaru sev pašam, man ir jāapzinās, ka man ir jāsaglabā šis pazemības stāvoklis Dievu priekšā un arī cilvēku priekšā, ka es neesmu lepns. Jo cilvēki, kas ir sākumā pazemība, un tad, kad viņus ieceļ kaut kur augstos posteņos, pēkšņi viņi izmainās. Nenāc klāt vairāk, nevar vairāk normāli parunāties. Ja? Es pateicos Dievam, ka Dievs no tā mani sargāja. Es nezinu, kas notika ar manīm, ja varbūt pāris gadus apakaļ, varbūt palika lepns, iedomīgs un tā tālāk, uzpūst kā gailis staigāt. Redz, man daudz draudzes ir tagad, es esmu baigais onkuls. Atliek tikai tā padomāt, un tu jau esi lejā jau. Un Jēzus teica ļoti skaidri, ja tu gribi būt pirmais, kas tur rakstīts ir? Tad esi līdz ar zemi. Esi pazemīgs. Apzinos to ārējos šķēršļus, kas ir mūsu dzīvē. Un apzinies arī iekšējos šķēršļus. Es arī kādu laiku apakaļ apzinājos arī kādu šķērsli savā dzīvē. Interesanti, kādu iekšēju šķērsli. Un, lai viņu varēja uzvarēt, man vajadzēja vienkārši šīs garīgās disciplīnas. Vajadzēja lūgšanu, vajadzēja Dievu vārdu. Vajadzēja brāļu māsas palīdzību un tā tālāk. Un es nesaprotu, kāpēc tik daudzus gadus man kāda lieta vajā, un es nesaprotu, kāpēc ar maniem tas notiek. Bet paldies Dievam par šīm garīgām disciplīnām, kad mēs tiešām nododamies, ka mēs lūdzam, lasam, pārdomājam, meklējam to kungu, griežamies pie brāļiem un māsām, dalamies, atzīstamies savos grēkos, vainās, lūdzam, palīdz man un tā. Fantastiski nāk atbildes no tā kunga, ja. Ar to es arī gribētu noslēgt, kad ja tu gribi iet uz mērķi, ja tu gribi kaut ko sasniegt savā dzīvē, Dievs to ir paredzējis priekš tevis, šaubu nav par to. Dievs ir daudzas lietas paredzējis priekš tevis, kā priekš ticīgi cilvēki. Dievam ir daudzas lietas sagatavotas arī priekš baznīcas. Baznīcai vajadzētu daudzas lietas šodien darīt. Bet ir jāsaprot arī tas, kad ejot uz tiem mērķiem, ir nepieciešama arī šī garīgā disciplīna mūsu dzīvē. Ja? Un daudziem varbūt tas nepatīk. Daudz no mums mēs gribam, lai viss tā viegli atnāk, bet patiesībā tā tas nav. Pāvils saka, es norūdu un kalpinu savu miesu, lai sludinādams pats netiktu atmests. Mēs domājam šodien par svētīšanās sapulci. Kas tad ir svētīšanās? Svētīšanās ir, ka tu tiešām pārmeklē savu sirdi atkal un atbrīvojies no visiem elkiem un visādām lietām savā dzīvē, kas vienkārši ir pēdējā laikā kļuvuši par šķēršļiem, par klupšanas akmeņiem tavā dzīvē.
kas ir laupījuši tev deksmi pret Dieva lietām, un tu pārmeklē savu sirdi Dievu priekšā, kā to darīja ar Jozuā un daudz citi. Es teicu, sveitieties, jo rītā tas kungs grib darīt lielas lietas, bet jums ir jāatbrīvojas no lietā, jums ir jāizmet ārā, jums ir jāapzinās tie dievi, tās problēmas, kas tur ir radušās, no tā ir vienkārši jāatbrīvojas, lai varētu iet tālāk. Es gribētu iedrošināt tevi arī šodien, vai tu apzinies mērķi, un vai tu apzinies arī to, ka tev dzīve ir jāpakārto tam, lai to sasniegtu. Ja tev dzīve nav pakārtota tam, tu nesasniegsi to mērķi. Pēc piecelsimies kājās un es varbūt es vēlreiz atkārtošos, ja tava mana dzīve nav pakārtota šīm garīgām disciplīnām, tad mēs varam nesasniegt to gaidāmo rezultātu. Ja. Debes Tēvs, Tev pateicos Jēzus Kristus vārdā arī par šo vakaru. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam vienkārši būt šeit, slavēt Tev, meklēt Tavu vaigu, kungs, un atkal, Dievs, Tavā priekšā pārbaudīt savus sirdis. Un Dievs, paldies Tev par Tavu vārdu, kungs. Paldies Tev, Dievs, ka Tu esi tas, kas mums atgādina daudzas lietas. Un Dievs, ka viena no tām lietām, Dievs, ko Tu mums atgādina arī šodien, Dievs, kad mums sava dzīve ir jāpakārto, Dievs, tam, lai sasniegtu, Dievs, tās iecerētās lietas, kungs, lai mums būtu tās attiecības ar Tevi, lai mēs varētu garīgi pieaugt, kungs, gan savā personīgajā dzīvē, savās attiecībās ar Tevi, lai mēs varētu pieaugt, kungs, savās ģimenēs, Dievs, lai mēs kļūtu par labākiem tēviem un mātēm, lai mēs kļūtu par labākiem bērniem, saviem vecākiem, kungs. Dievs, lai mēs kļūtu par labākiem strādniekiem, labākiem darbiniekiem, Dievs, savās darba vietās, kungs, ka mēs varētu kļūt par labākiem, Dievs, ticīgiem, par kalpotājiem. Debes Tēvs, lai mēs varētu piedzīvot atmodu, kungs, lietas, kungs, kuras Tu esi apsolījis savā vārdā. Dievs, tik daudz Tu runā, Dievs, par šo pakārtoto dzīvi, cik tā ir svarīga un cik svarīgi, Dievs, ir sevi nodot, kungs, atkal un atkal, Dievs, uz altāru. Dievs, lai varētu turpināt iet šo ceļu, lai varētu turpināt pieaugt, lai varētu turpināt augt, lai varētu vienu dienu sasniegt, Dievs, tās iecerētās lietas, kungs, palīdz mums lūdzu to. Palīdz man personīgi, Dievs, palīdz maniem brāļiem un māsām, Dievs, un ja tā dzīve šodien nav pakārtota, Dievs, lai sasniegtu šos mērķus, kungs, tad es Tev lūdzu palīdz, Dievs, šodien pieņemt šo lēmumu, Debes Tēvs, pakārtot savu dzīvi tam, nodoties, Dievs, šīm garīgām disciplīnām, Dievs, nodoties lūgšanu dzīvē, vārdam, Debes Tēvs, gavēšanai, Dievs, kungs, sadraudzībai, kungs, dod tādu skaidrību arī par laiku, Dievs, kā viņu pareizi izmantot, Debes Tēvs. Paldies Tev, Kristus, ka Tu nāc mums palīgā. Paldies Tev, kungs, svētais gars, ka Tu esi šajā vietā, lai mums palīdzētu, Debes Tēvs, ka Tu esi tas, kas palīdz mums. Paldies, kungs, ka Tu atklāji tās lietas, Dievs, mūsu dzīvē, kas kavē, Dievs, iet uz mērķi, kas kavē, Dievs, mums sasniegt tos, kas kavē mums piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu tūmu, Dievs, savās dzīvēs. Dievs, palīdz apzināties tos ārējos šķēršļus, tos traucēkļus, Debes Tēvs, tos kārdinājumus, izaicinājumus, kas mums ir apkārt, un neiekrist vēlna lamatās. Palīdz mums apzināties, Dievs, arī tos iekšējos, Dievs, šķēršļus, Debes Tēvs, kas var būt mūsu dzīvē, kas var kavēt, Dievs, kas var izsaukt tādas nepatīkamas emocijas un jūtas, Dievs, kuras dēmoni var lietot visdažādākos veidos. Dievs, es Tev lūdzos Jēzus vārdā, svētais gars. Es Tu, kungs, kas parādīju šos iekšējos šķēršļus, Dievs. Dievs, palīdz mums, Debes Tēvs, virzīties uz priekšu. Palīdz mums sasniegt to, ko Tu esi ielicis mūsu sirdī, Dievs. Ko Tu esi ielicis arī šajā draudzē, arī Ganas sirdī, Dievs, un arī katra viena sirdī, Dievs. Dievs, Tu zini, no kurienes mēs nākam, Tu zini, ka mums ir ģimenes, Tu zini, ka mēs strādājam, Tu zini, Dievs, ka mēs kalpojam. Es vienkārši lūdzu, kungs, palīdz. Palīdz Tev dzīvi pakārtot tam, lai varētu sasniegt tos, ko Tu esi aicinājis. To es Tev lūdzos Jēzus Kristus vārdā. Halleluja. Ja kāda ir Tava izējošā pozīcija šodien? Kur Tu šodien stāv? Kas vada Tavu dzīvi? Vai Tavas sirds ir pazemība, vai Tavas sirds ir lepna? Un kā ir ar ārējiem šķēršļiem Tavā dzīvē? Vai Tu skrien tām lietām pakaļ, kas var tikai kavēt visu? Vai Tu apzinies tos iekšējos šķēršļus? Ja kāds tā jūtās šodien,
ka tu nevari pieņemt šo lēmumu un pakārtot savu dzīvi kādām lietām savā dzīvē, lai kaut vai lūkšana arī varētu būt mērķis, vai celties no rīta, katru rītu es gribu, kungs, celties augšā, es gribu pavadīt laiku ar tevīm. Bet ja tu nepakārtos savu dzīvi tā, lai tu no rīta varētu celties, tu nekad nepiecelsies. Tas kā viens jauns puisis iet pie viena mācītāja, viņš saka, mācītāja, lūdz Dievu par maniem, es nevaru no rīta piecelties un tā. Viņš saka, cik es to eju gulēt, es eju vēlu gulēt 11, 12, nu viss, eju laicīgi gulēt, varēs no rīta piecelties. Pakārto savu dzīvi tam, lai tu varētu piecelties no rīta, ja? Pakārto laiku, lai tu varētu lasīt Dieva vārdu, pakārto laiku, lai tu varētu lasīt, varbūt cita veida literatūru, lai tu varētu izglītoties, lai tu varētu mācīties tajā jomā, kur tev vajag. Ja tu esi ģimenes cilvēks, pakārto laiku, lai tu varētu ar sievu vienreiz nedēļā vai kā aiziet uz kafejnīcu, pasēžiet kopā, uzdodiet svarīgus jautājumus viens otram. Paprasiet viens otram piedošanu, kad mēs to esam darījuši pēdējo reizi. Ja mums ir ģimenes, ja mums ir bērni apkārt, tad atradīsim laiku, pakārtosim laiku, lai ar ģimeni pavadītu laiku. Ja mēs kā draudz vēlamies aizsniegt cilvēkus priekš Kristus, un tad pakārtosim savus dzīves, lai nāktu uz to baznīcu, lai aizpildītu tās dienas, lai nāktu kopā, lai lūgtu kopā, lai mēs varētu to darīt. Jūs saprotiet, brāļi, māsas, par ko iet runa? Un es esmu pārliecināts, ka Dievs negrib, lai mēs tikai tādās domās kavējamies. Dievs grib, lai mēs darām. Mēs svēti nekļūstam no tā, ka mēs šeit atrodamies. Mēs svēti kļūstam tad, ja mēs kaut ko darām, mēs strādājam, mēs pieliekam piepūli. Mums ir šīs garīgās disciplīnas dzīvē. Mēs kā sportisti, mēs trenējamies, mēs norūdam un kalpinam savu miesu, lai kļūtu svētāk un svētāk un svētāk. Jo Dieva vārdā teiks, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Tāpēc, ja Dievs ir uzrunājis tev šovakar, tad es arī aicinu nākt tev priekšā, mēs lūgsim Dievu kopā.